Krišjānis Valdemāris piedzima 1825. gadā Kurzemē, nabadzīgā ģimenē lauku mājā. Sveika, dārgā! Sveika! Rodi man to manu bērnu! Mums bērniņš! Liksim čučēt! Liksim. Čuči savu! 5 gadu vecumā Valdemārs iemācījās lasīt. Pirms Jūdu lieldienām Jēzus devās uz Jeruzalemi. Iegājis templī, viņš redzēja, ka tur tiek pārdot daudz vēršu aitas un balošu, un ka tur sēž daudz mieļi. Es māku lasīt. Astoņu gadu vecumā viņš izlasīja vācu avīzē rakstu, bet nesaprata to, iemācījās no galvas un visiem jautāja, ko tas nozīmē. Labdien! Jūs zināt, ko nozīmē Die Deutschen sind das lettische Volksangst? Nē, tas ir durvis. Labdien! Jūs zināt, ko nozīmē Die Deutschen sind das lettische Volksangst? Nicht. Un tad viņš satika žīdu. Labdien! Jūs zināt, ko nozīmē Die Deutschen sind das lettische Volksangst? Jā, tas nozīmē. Vācieši baidās no latviešu tautas. Paldies! 15 gadu vecumā viņš mācīja bērnus. Skolotāji, ko mēs šodien mācīsimies? Šodien mēs lasīsim nerāktās latju dainas. Ak, tu mazais Pēterīt, tev ir švaka pederīt. Atnāks lielais vēršjāns, tam ir labs velkamais. Es neiet pie vāciešu, kaut es vīru neredzējis. Vāciešam pipelīt, līk loču locījās. Nesmējamies. Skolotājs. Dievs. Prom. Ārā no klases. Bet skolotāji, nu... Ārā! Smerdels. 17 gadu vecumā viņš jau rakstīja dienas grāmatu un dzejoļus. Krišjānis Valdemārs bija ļoti liels joku pēters. Viņam bija ļoti liela humora izjūta. 1848. gadā viņš nodibināja pirmo latviešu publisko bibliotēku. Labdien! Es gribu bērnu bībeli. Labdien. Lūdzu, tikai atnes atpakaļ, ja? Labi, tās paldies. Uzredzēšanos. Valdemārs ar vēl 2 domu biedriem izveidoja Baltijas jūras izsmelšanas biedrību. Mācīts zemkopis, karsts tautas izglītības draugs, Lepēvičs. Spāģis. Karsts patriots. Skolotājs. Un Krišjānis Valdemārs. Nu, karoči, jā. Mēs to sūkni uztaisam, to schēmu, jā. Jā, un tad susinam nost. Susinam to. Baltijas jūru nosusināsim pilnībā. Iedam man. Iedomātos ir. Man sieviete viena teica, ka viņam baigi netic tam. Ka mēs varam nosināt Baltijas jūru. Muļķīgi visu vārdu. Šāds sievietes jau tāds ir dīvainas, nu. Tas zina neko.
Un tad par to Baltijas jūras izpumpāšanu. Dībinam. Cieriņš pašā laikā. Tur mēs nosusināsim to Pašā jūru. briedumā. Nosusinās to jūru un tad to sieru tur varēs taisīt tādas brīvās zemes. Ieša. Jā. Labdien, detektīvs Vietvaldis! Jūs esat Baltijas jūras izpumpēšanas biedrība. Ko? Jūs tie esat? Jā. Jā. Esam mēs. Tas ir. Esam mēs, jā. Kas par problēmām Kādas detektīvi? Problēmas jums ir varbūt? Idiots, bet... Tā, tu un tu pagriežieties pret vēju un ārā. Apcietināti visi kā viens. Nu tā nu viņa stājās tiesas priekšā, jā. Un tiesa saprat, ka tas ir liels joks un viņas palaid brīvībā. Nu, atkal mans darbs vējā. Ārprāt. Un tā kādu nakti viņam prātā ienāca lieliska ideja. Es ierosinu apkopot latviešu folkloru un veidot dainu skapi. Un to viņš darīja kopā ar Krišjāni Baronu un Frici Brīvzemnieku. 1845. gadā viņu neuzņēma Jelgavas ģimnāzijā. Dievs! Kā tas varēja notikt? Viņš rakstīja vēstuli jaunajam ģenerālgubernatoram un prasīja palīdzību. Ģenerālgubernators iekārtoja viņu Liepājas ģimnāzijā. Vismaz kaut kas. Ir cerība. Reklāmas pauze. Šī gada prezidenta kandidāti. Krišs, kandidāts, kurš sola rūpēties par visiem Latvijas dzīvniekiem. Jānis, kandidāts, kurš sola tautai godīgu valsts iekārtu. Valdis, kandidāts, kurš parūpēsies, lai katram latvietim ir darbs. Māris, kandidāts, kurš sola latviešu sportistiem labu nākotni. Krišjānis Valdemārs, kandidāts, kurš sola darīt iepriekš minēto 2 reiz labāk. Tas ir viņš! Izvēle ir tavās rokās. Mācoties Liepājas ģimnāzijā, pa vakariem viņš uzraksta grāmatu 300 stāsti. Viņš nemaz nekaunējās par savu tautību. Pēc studijām viņš izvēlas darbu Pēterburgā. Viņš mēģinās radīt savai tautai vēlamu iespaidu, būdams tuvu vadības aparātam. Aprakstīja latviešu stāvokli un ieteica priekšlikumus tā uzlabošanai. Sākās cīņa starp Latvijas muižniecību, vācu baroniem un Valdemāru. Viņš aicināja latviešus krāt mantu, vairot kapitālu, iesaistīties brīvās konkurences cīņā. Viņš virzīja latviešus uz saimniecisko patstāvību. Viņš izstāstīja Lielkņazam par savām jūrniecības idejām, un Lielkņazs tās akceptēja. Valdības komandējumā Valdemārs apceļo Baltijas piekrasti un iegriežas pie sava drauga Lielkņaza Suvorova. Sveiks! Atmet cīņu ar Baltijas muižniecību. Nekādā gadījumā! Jūs cīņā nekritīsiet? Es cīnīšos, kamēr kritīšu. Pats vainīgs. Es zinu! Mums ir jādibina Pēterburgas avīzes, vai atcerieties? Jā, tieši tā. Piekrītat man? Jā. Nu tad dibināsim viņas. Aiziet! Pateicoties sakariem ar Lielkņazu, viņš nodibina Ainažu jūras skolu. Veriet to skolu vaļā un māciet. Un ja kāds jums pieprasa pamatojumu, sakiet, lai jautā Lielkņazam Konstantīnam. Valdība beidzot aizliedz avīzi. Velns parāds! Tas nevar būt! Pits un dēl, kā man neveicās!
Bet es nepadošos, es turpināšu cīnīties. Tad Valdemārs pārceļas uz Maskavu, tur viņš turpina cīņu ar baroniem vēl spožāk, līdz savai nāvai.